Kāpēc rīkojam šo konkursu? Mēs no klientiem, tie noteikti ir vairāk gadi, esam saklausījuši vienu tendenci. Mēs negribam aiziet uz veikalu un nopirkt tādu, tā kā ir visiem, uz gradzenus, tā kā ir visiem. Arī mūs nedaudz biedē tas, ka mēs nezinām, kā izvēlēties, un ir pilnīgi normāli nezināt, kā izvēlēties laulību gradzenus. Ja jūs zināt, kā izvēlēties laulību gradzenus, tad vai nu jūs šajā tīrumā strādājat, vai arī jūs esat profesionāls precībnieks. Tas, ko mums klienti ir teikuši, jā, mēs zinām, kas ir tas, ko mēs negribam, bet mēs nezinām, kas ir tas, ko mēs vēlamies, un vai jūs mums varētu palīdzēt. Jā, jo tad, kad mēs aizējam, pieņemsim, pie juveliera, tad juveliera pasaka, ka jā, mēs jums esam gatavi izgatavot to, ko jūs vēlaties, kur mums ir tādi un tādi paraugi, kur tā mēs, protams, strādāt, kur tādi iekšējā ārējie gravējumi. Un lūk, lūdzu, uztaisiet tā, lai mums ir. Nevienmēr pāri var zināt, kas ir tas, ko viņi vēlas. Viņam ir varbūt kaut kādas asociācijas, jā, un tad tas, ko mēs darām, mēs kaut kādās sarunās jau faktiski parādām, nolasam to iespējamo ideju, kas varētu būt pārim, un tad jau arī uzskicējam un iedodam faktiski šo te ideju pārim. Tā tas radās vispār kā mūsu koncepts vai Goldblum koncepts. Ja jūs vēlaties simbolu vai rotoru stāstu, tas ir pie mums. Pat ja jūs nezināt, kas ir tas, ko jūs vēlaties, un zināt tikai to, ko jūs nevēlaties, ja, mēs atradīsim un sapratīsim, ieteiksim un varēsim parādīt jums šo ideju. Vienīgais, kas ir tas, par ko mēs brīdinām, pārus par to, ka nevajag bīties, ka varbūt mūsu ideja būs pārāk drosmīga jums, kas ir pilnīgi normāli. Ir pilnīgi ok pateikt par to, ka bišķiņi samazinām to izpausmes latiņu, tā lai mēs patiešām jūtamies laulības gradzenus nēsājot gan ikdienā pie dažādām drēbēm un jūtamies labi, sportojot un aktīvi pavadot laiku vai atpūšoties. Kāpēc sākām rīkot šo konkursu? Ir izsludināts jau otrais konkurss, un mēs noteikti taisīsim vēl, tā lai pēc iespējas vairāk cilvēku par to uzzina, lai tas kļūst par izpausmes veidu tiem potenciāliem mūsu klientiem vai tiem, kuri vēlas patiešām izstāstīt savu stāstu un uztaisīt sev īpašus laulību gradzenus vai arī sadarināšanās gradzenus. Konkursa nosacījumi ir sakojuši. Viens pāris, piedaloties šajā konkursā, var vinnēt iespēju, ka mēs ideju uztaisīsim un ieviesīsim vai ietērpsim, un viņam būs jāsmaksā tikai un vienīgi par materiāliem. Ja, tad darba izmaksas viss ir uz mums. Bet tas, ko iegūst katrs dalībnieks piedaloties šajā konkursā, pirmkārt, tā ir iespēja izstāstīt, noformulēt savu stāstu un aprunāties ar mums, plus saņemt skici konkursa beigās ar saviem iespējamajiem sapņu gradzeniem, ja, kur mēs kā Goldblum faktiski jau parādām kaut kādas savas idejas un redzējumu, pamatojoties uz to, ko cilvēki mums ir teikuši. Vēlamies, lai patiešām mūsu klientiem būtu tādi laulību gradzeni, tā kā viņi vēlas un par kuriem viņi vienmēr ir sapņojuši, un iespējams, ka viņi nevienmēr to ir spējuši nokomunicēt un kaut kādā veidā parādīt. Mums diezgan bieži jautā, kā notiek tā saruna, kur ir tas burvīgums, kāpēc mēs zinām, ka jums derēs tieši šādi gradzeni un nekādīgi citādāki, un kā mēs veidojam tās idejas un tālāk. Mēs ar manu kolēģi esam sarunās, tās varbūt klātienes, tās varbūt arī attālinātas sarunas, runājam ar klientiem. Lūk, tātad lūdzam pastāstīt kaut kādas būtiskās lietas, kā viņi ir iepazinušies, varbūt par ko ir tas stāsts, ar ko jums asociējas attiecības un tā tālāk. Mēs neprasam, lai jūs mums pastāstat dēļ par platumiem, biezumiem, diametriem un krāsām. Ja? To mēs jau uztaisīsim, tad, kad būs ideja, tad tas ir sekundāri. Tas nav tik ļoti būtiski. Mēs, protams, daudz un dažādiem materiāliem strādāt, un mēs saprotam, kāda dārgakmeņa dara labāk, ja jūs vēlaties viņus izmantot, un tā nav problēma. Lielākais izaicinājums parasti ir pāriem sekojuši par to, ka mums jau liekas, ka mēs tādi tā kā citi, nekas īpašs mēs neesam, un tad mēs faktiski tik un tā atrodam to īpašo, un kaut kādā veidā mēs tad varam parādīt un ietērpt, un pat ja tās ir kaut kādas varbūt klišejiskas lietas, tik un tā to ieslēgt un darboties ar atsaucēm. Tā ir tā mūsu lielākā pievienotā vērtība, ko mūsu klienti ir mums teikuši. Viņi zināja, ka viņi grib kaut kādu īpašu gravējumu,
Pēc sarunas ar mums viņiem ir skaidrs, kāds viņiem ir īpašais gravējums. Ja, vai viņi zināja, ka viņi grib ļoti, ļoti neparastus gradzenus, un tad mums ir kaut kādas asociācijas, un skatoties tas, kāpēc es teicu par to, ka es esmu šajā telpā, juvelieru telpā, un skatos daudz līdzi, skatos kaut kādām tehnikām, tehnoloģijām arī līdzi un skatos idejas, man ir pietiekami daudz dažādas domas, kā var patiešām uztaisīt tā, lai jūsu laulību gradzeni būtu gan vienkārši, gan tāpat laikā ikdienā lietojami un arī tāpat laikā ļoti, ļoti neparasti un patiešām simbolizējoši tieši jūsu stāstu. Ne katru reizi, bet ar vien biežāk un biežāk tas, ko mēs redzam, ka cilvēks sāk apzināties, ka laikam laulību gradzens ir tā vienīgā lieta, kas paliek ikdienā ar jums un ir jums faktiski uz to skatoties var būt un atcerēties, kā jūs viņu veidojāt kopā, par ko ir tas stāsts jūs, un varbūt pat tad, kad ir kaut kāds sarežģītāki periodi vai posmi attiecībās, tad tas ļautu saņemties un kaut kā paskatīties uz to citādāk. Tā ir saruna, kurā jūs pastāstat kaut kādas savas asociācijas, savu redzējumu, vai arī vienkārši mēs jūs paklausāmies jūsu stāstu, un faktiski mums ir kaut kādas idejas, kā mēs varam jūsu stāstu ielikt, un kas ir tas simbols, kas būs jūsu laulību gradzenos. Kas ir tas, ko iegūs dalībnieki? Jebkurš dalībnieks iegūs skici. Mēs jūsu uzdrošināšanos iemainam pret skici. Esam ieviesuši praksi. Visiem dalībniekiem faktiski lūdzam viņiem uzrakstīt stāstu un lūdzam arī tikšanās laikā pastāstīt stāstu, jo kādam labāk iet ar rakstīšanu, kādam labāk iet ar stāstīšanu. Jebkurā gadījumā tiekamies un uzvarētājs tad piedalās tikai un vienīgi ar savu materiālu. Tad iegādājas materiālu, ja viņam, pieņemsim, zelts jau ir, tad faktiski viņam vairāk nekas nav nepieciešams, tad darbu sadzam mēs. Pārējie dalībnieki visi saņem skici un arī piedāvājumu no mums izveidot tieši šo te simbolisko gradzenu pāri, kurus tad saukt par savējiem. Pastāstīšu par dažām tendencēm. Cilvēki, kuri jau ir precējušies un pilnīgi vienalga, cik ir tas stāžs, dažreiz tie ir gads, varbūt 2 gadi, vai daži gadi, dažreiz tie ir 30 gadi. Cilvēki saka, jā, mēs tur bijām jauni, nezinājām, pasteidzāmies un rekur nav vērti, vai tur vēl kaut kādu iemeslu dēļ. Faktiski tad pārtais savus laulību gradzenus tā, lai tas atbilstu viņu būtībai. Un šādu pāru procentuāli kļūst ar vien vairāk un vairāk. Diezgan bieži cilvēki saka par to, ka arī sāk apzināties, ka es negribu būt tā kā, lai mums ir tā kā visiem. Vienkārši aiziet un nopirkt. To var izdarīt katrs, bet mums kāzas ir kaut kas bišķiņ lielāks, un mēs patiešām apzināmies par to, ka gradzeni ir kaut kas ikdienā paliekošs, un mēs gribam kaut ko īpašāku. Un mēs nezinām, kas ir tas, ko mēs vēlamies. Mēs gribam palūgt jūsu palīdzību. Tā ir tā otra liela daļa, kas ir, un paldies visiem tiem, kas tieši šādi ir izsāk šo sarunu, jo mums ir ļoti, ļoti viegli izpausties un atrast to galveno. No visiem pasūtījumiem 80 vai 85% ir klasiski gradzeni, noteiktā kaut kādā formā ar kaut kādu odziņu. Un tā odziņa, vai šo te odziņu mēs kā reiz arī palīdzam atrast, vai arī atrodam kopā drīzāk. Vai bez konkursa arī var tikt pie gradzeniem ar stāstu? Jā, var tikt arī pie gradzeniem ar stāstu. Ļoti, ļoti vienkārši ir jāpiesakās uz attālinātu vai klātienes tikšanos. Mēs sazinamies, saprotam, kas ir tas, ko jūs vēlaties, un varam jums jau izteikt kaut kādu piedāvājumu. Mēs esam noderīgi 4 gadījumos. Pirmais gadījums, ka jūs vēlaties vienkārši klasiku. Ja jūs zinat, kādus gradzenus jūs vēlaties, tas varbūt arī ir klasiski gradzeni vai varbūt kaut kas nedaudz īpašāks un ar kādu gravējumu iekšējo ārējo, to mēs arī varam izdarīt.
Tad gradzeni individuāli veidoti ar akmeņiem un arī tas, ko jūs vēlaties. Un ceturtā lieta faktiski tad, kad jūs atnākat pēc stāsta, bet jūs nezināt, kas ir tas, ko jūs gribat. Ja, un tā, manuprāt, ir pati, mums tas ir lielākais izaicinājums, protams, bet tāpat laikā tie ir vienmēr interesantākie projekti, kas rezultējās ar to, ka cilvēki patiešām tiek pie sev ļoti, ļoti mīļiem, tuviem, fēniem gradzeniem. Vai mēs plānojam turpināt šo konkursu? Jā, es pateikšu pat kādēļ. Mums ļoti patīk, ka mēs projektu sākam nevis ar cik tas maksā, bet gan patiešām ar ko šie gradzeni būs īpaši tieši jums. Un tas ir pavisam citādāks noskaņojums gan mums, gan mūsu klientiem. Tā ir fēna komunikācija, tā ir viegla komunikācija. Tas ir pats labākais veids, kā uzsākt šo sarunu. Tad, kad ir konkurss un iespēja kaut ko laimēt, tas, protams, kad savāc lielāku auditoriju un arī varbūt tiem, kas šaubās, viņi tomēr uzdrīkstās. Tas, ko mēs gaidām, ir tomēr, tur nav tā kā vienkārši jāatstāj vārds uzvārds, telefona numurs un e-pasts, bet gan arī jāuzraksta ir savs stāsts, vismaz īsi, un faktiski mums tas stāsts ir jāiesūta. Šajā konkursā zaudētāji nav. Jā, ir varbūt lielākais uzvarētājs vai vinnētājs, bet zaudētāji nav. Ļoti daudz pāri, kuri redz to pievienoto vērtību un paliek ar mums un vēlas patiešām, lai arī ko tas maksās. Starp citu arī par izmaksām. Tad, kad mēs tiekam līdz izmaksām, arī tās diezgan bieži mēs koriģējam, meklējam dažādus risinājumus, ja ir jāiekļaujas kaut kādā noteiktā budžetā, un tad skatāmies, piedāvājam variantus un runājam par iespējamajiem riskiem. Ja? Tā kā no šī viedokļa arī pietiekami elastīgi cenšamies skatīties, un tieši tam dēļ izmantojam vai daudz dažādus materiālus, vai patiešām kaut kā saprotam, kas ir tas, kas klientam būtu nepieciešams, un kā tad mums izdarīt tā, lai viņi varētu atļauties tieši tos gradzenus, kurus mēs esam uzkonstruējuši. Ja jums liekas, ka ir cilvēki, kuriem būtu jāzina par mums vairāk, tad dalieties ar šo linku. Un vēl tas, ko es aicinu darīt, ja ir kaut kādas tēmas, kas jūs interesē, bet mēs par tām nerunājam, ja, tad droši arī par tām jūs varat uzrakstīt. Jo es būšu ļoti, ļoti pateicīgs, ja jūs pakomentēsiet vai atsūtīsiet mums tieši šo ziņu par to, ko jūs vēlaties dzirdēt. Komentējiet, stāstiet un uzdotiet jautājumus. Tādā veidā mēs zinām, kas ir tas, ko mums vēl pastāstīt. Tiekamies uz nākamajām sarunām.